Šis ir rīkojums numur 2 par Saeimas atlaišanu, par kuru šovasar runā daudzi. Tad, kad tas viss bija aktuāli, man bija tikai 8 gadi, tāpēc es neko daudz par to nezinu. Bet rudenī man ir jāiet vēlēt. Tāpēc es šodien satikšos ar kādu, kurš to visu zina un varēs man pastāstīt, kāpēc tas vispār ir svarīgi. Mēs sarunājām tikties pie viesnīcas Rīdzene. Čau, Paul! Sveiki, Evelīna! Paul, stāsti man, kas ir rīkojums numur 2? Ko tas vispār nozīmē? Rīkojums numur 2 bija tā laika prezidenta Valda Zaptera lēmums ierosināt Saeimas atlaišanu. 94% nobalsoja par Saeimas atlaišanu un līdz ar to 10. Saeimai bija jākravā čemodāni un mēs ievēlējām 11. Saimu. Kāpēc viņi tā nobalsoja? Tāpēc, ka cilvēkiem bija līdz ar visu kaut ko. Viņiem bija apnikuši oligarhi. Pateicoties tieši Šlesera un citu oligarhu politikai, mēs bijām iegāzušies dziļākā ekonomiskā bedrē lielā finanšu krīzes laikā. Un tad beidzamais bija, ka knapi bija sācis izmeklēšana, ka Šlesera prasīja Saeimai tiesības veikt kratīšanu viņa dzīves vietā. Saeimā neatradās balss, lai to apstiprinātu. Kāpēc? Tāpēc, ka it kā bija viena koalīcija, tur bija Vienotība un Zaļie zemnieki, bet patiesībā zemnieki, kā mēs uzzinājām no šīm sarunām, kas tika ierakstīts šajā viesnīcā, zemnieki visu laiku patiesībā slepus sadarbojās ar Šleseru un ar citiem opozīcijas Saskaņas centru un tālāk. Un viņi teica, nē, mēs neizdosim Šleseru kratīšanai nekādā gadījumā. Un Zatlers izmantoja to kā iemeslu. Viņš teica, te ir izveidojis kaut kādu alternatīvu koalīciju, kas patiesībā vada valsti, kas dara to savās slēptajās interesēs. Tāpēc cilvēkiem ir jādod iespēju lemt, vai šī Saeima ir tiesīga turpināt savu darbu.